Liepājas lielā Horāla sinagoga tika uzcelta 1873. gada, taču tās atklāšanu aizkavēja strīdi par neatbilstību tradīcijām. 3 gadus tā stāvēja tukša, līdz 76. gada panāca kompromisu, noņēma Davida zvaigzni, pārvietoja bīmu un paaugstināja sieviešu galerijas nodalījumu. 1941. gada vasarā nacisti sāka ebreju vajāšanu Liepājā. Julija Rabins, Izars Polonskis un citi gustiņi tika izspīdzināti un pēc tam nošauti. 22. un 23. septembrī sākas masveida sieviešu un bērnu nogalināšana. Oktobrī tika nošauti arī čigani un nespējīgi latvieši. Godu taisnīgiem starp tautam Johanai un Robertam Sēduliem kopš 1943. gada oktobra līdz 45. gada 9. maijam pagraba zem nacistu ceptos. Johana un Roberts Sēdulis slepa 11 ebrejus, par ko Izraēlas valsts viņam piešķira taisnīgo starp tautam goda titulu. 1941. gada pēc Liepājas okupācijas nacistiem tika nogalināti ap 1500 ebreji. Pirmais masveida nošaušana notika jūnijā un lielākais 41. gada decembrī Šķiedes kāpj. 42. gada 1. jūlijā tika izveidots ebreju geta, kuras slēdza 43. gada un izdzīvojušus nosūtīja koncentrācijas nometnē Kaiservalterī. Nošautie Raiņa parkā tika pārbīdīti ebreju kapsēta. 93. gada tur tika uzstādīts piemineklis akmens, bet 9004. gada memoriāla siena ar 6428 nogalināto ebreju un 46 glābēju vārdiem. Latvijas neatkarība karā piedalījās apmēram 414 ebreju karavīri un 40 virsnieki. Daži saņēma Lačplēša un 3 zvaigzņu ordenus, starp viņiem bija arī 11. gadus vecais Kopicels Goreliks. 1993. gada Liepājā tika atklāts piemineklis Otrā pasaules kara laika bojā gājušajiem ebrejiem. Piemineklī izveidi inicijēja ebreju draudzes locekļi, un tas tika uzcelts ar ziedojumiem. Atklāšanā piedalījās holokausta izdzīvojušie liepājnieki. Kara laika Liepājā bija sieviešu cietums, kur tika turēti ebreji, kuri tika arestēti vācu okupācijas pirmais dienas. Viņus turēja šausmīgos apstākļos, sita un pazemoja. No cietuma atmiņām izriet, ka daudzi tika nogalināti, citi tika izpirkti par naudu vai vērtīgām lietām, bet lielākā daļa beidzot tika nošauti. 1941. gada 28. jūnijā Liepājā sākas ebreju vajāšana. 3. un 4. jūlijā Raiņa parkā nogalināti ap 150 ebreju, nākamajā dienas vēl 300. Nogalinātus apglabāja grāvjos un sagustīti ebreju raktu līķus. Visu aprīli tika apglabāti Līvas kapsētas ebreju daļa.